Es ilgu laiku darbojos pretinfekcijas zāļvielu izstrādē, malārijas, antibakteriālo pretvīrusu zāļvielu izstrādē, un blakus šīm infekcijām es pamanīju, ka liela problēma parādās invazīvās sēnīšu infekcijas. Galvenās riska grupas ir pacienti ar imūnsistēmas problēmām un pacienti, kas ir pakļauti ķirurģiskām manipulācijām. Tā skaitā tie ir vēža pacienti, sēnīšu infekcijas gadījumā. Jau tā diezgan kritiskais organisma stāvoklis tiek pakļauts ļoti bīstamai infekcijai. Principā tā ir, var teikt, nāvējoša infekcija. Apmēram 50% gadījumā izraisa nāvi. Pret šo infekciju ir zāļvielas, bet šis arsenāls ir diezgan ierobežots, pie kam attīstās rezistentās sēnītes, kas rada situācijas, kad nav zāļvielas, ar ko ārstēt. Mēs esam identificējuši zāļvielu mērķi, kas atbild par proteīnu biosintēzi. Sēnītēs Biofot ietvaros, mūsu projekta ietvaros, mēs attīstīsim zāļvielas, kas iedarbojas ar šo bioloģisko mērķi. Mums ir paredzēts atrast savienojumu klases, kas iedarbojās uz sēnīšu šūnu kultūru, domāts sēnīšu augšanu. Un, ja šādi savienojumi tiek atrasti, tad nākošajā darba posmā jau mēs pētīsim šo vielu iedarbību dzīvnieku infekcijas modeļos.